Es ātrāk pieslēdzās, redzēju par kolosāliem ceļojumiem, par jaunu reformu turismu industrijā, kas pelna kolosālas naudas. Un arī mums ir iespēja kaut ko no šī visa, kā teikt, tikt klāt šim visam. Un baudīt foršu kompāniju, foršus ceļojumus, radīt jaunas iespējas arī citiem cilvēkiem, arī pelnīt un veidot komandu. Un tātad, jā, tūliņās arī uzliksim prezentāciju. Tātad, kā pārvērst savus sapņus realitātē? Tāds ir arī kompānijas nosaukums Make Your Wishes Real. Tātad, kāpēc lai mūsu sapņi un ceļojumi paliek tikai ekrānos, kur mēs TikTokā skatāmies skaistos video, un kā būtu to visu realizēt dzīvē, vai arī kā ļoti labu produktu piedāvāt arī citiem cilvēkiem. Tā. Tātad uzņēmums ir dibināts 2013. gadā. Tas ir starptautisks ceļotāju klubs. Tā šis man ļoti traucē. Un viņš darbojas 5 kontinentos, vairāk nekā 160 valstīs. Mums ir oficiāla ofici Hongkongā, ASV, Francijā, Lielbritānijā un apvienotos Arābu Emirātos. Mums nu jau ir vairāk nekā patiesībā miljons klubu dalībnieku visā pasaulē. Vēl tie ir veci skaitļi palikuši prezentācijā. Un šī ir turisma industrija jaunā līmenī. Mēs taisam revolūciju šeit. Tā, nu, ko man prezentācija? Ups. Negribiet uz priekšu. Aha, ir. Tātad, mūsu misija ir īstenot sapņus realitātē, ja jūs gribat ceļot, ekonomēt un pelnīt. Un mūsu misija ir dot vairāk iespējas ceļot un arī ekonomēt. Tātad šī ceļojuma platforma, kas ir mūsu produkts Travel Advantage, piedāvā ekskluzīvas klubu piedāvājums klubu biedriem. Life Experience tie ir klubu izstrādāti ceļojumi, iespēja satikt līdzīgi domājušus cilvēkus. Tie ir jau speciāli izstrādāti ceļojumi ar kolosāliem galamērķiem, konkrētām domu biedru grupām, vai tie ir aktīvi ceļojumi, vai tie ir atpūtas braucieni, vai tie ir izglītojoši arī braucieni. Lifestyle Mall, tā vēlāk arī pastāstīšu, kas tas tāds. Mums ir arī mākslīgais intelekts, kas palīdz gan plānot ceļojumus, gan palīdz arī veidot biznesu. Šeit tātad platformā ir pieejams viesnīcas, kurorti, avio biļetes, kruīzi, autonoma, izklaides, transferi, zemes transports, biļetes uz koncertiem un pasākumiem, kā arī karstie piedāvājumi, kolosāls atlaides. Un kompānija arī garantē zemāko cenu viesnīcām. Arī bieži varam atrast lielisks atlaides un arī avio biļetēm. Un, protams, Lifestyle Mallā mums ir kolosāli arī piedāvājumi un atlaides. Tātad parādīšu. Tā, kā es šito varu noņemt? Šādi te. Tātad, salīdzinot ar pierasto, ko bieži vien ceļotāji izmanto, ir Bookings, kur tiek tā kā viesnīcas numuriņi izīrēti. Un šeit mēs pa kreisi redzam Travel Advantage platformu. Tātad viesnīca Stambulā uz 5 dienām Radisson Blue Hotel Istanbul Pers. Tas ir tāds pati arī sameklēta Bookingā. Tieši tie paši datumi, tie paši, kā teikt, uz vienu cilvēku, ja nemaldos, un jau šīm te 5 dienām. Kā redzam, cenas. Tātad Bookingā tas būs $1655, mūsu platformā $955. Ekonomija $700. Kā tas izklausās? Labi. Vai ne? Jā, ir ekonomija laba. Šeit nākamais piemērs. Pusa, gandrīz. Dubaja, 5 dienas. Tātad Bookingā tā pati viesnīca. Travel Advantage, tāpat viesnīca, tās pašas dienas un datumi. Online cena būs $1187, mūsu platformā tikai $409. Un mēs iekonomējam $778. Nu, te sanāk vēl vienam ceļojumam, vai ne?
par šādu te cenu. Ko jūs sakat? Jā, vēl lētāk. Tieši, tieši tā. Un Balī 8 dienas atkal skatāmies tāpat viesnīca tie paši datumi. Bookingā tas būs $4539, mūsu platformā $2614. Ekonomija $1925. Mēs dodamies vēl vienā ceļojumā par šo naudu, vai paliekam divreiz ilgāk tieši Balī. Šādi te piedāvājumi mums ir daudz, gan uz ļoti tāliem eksotiskiem nu, vietām, gan arī tepat arī Eiropā mēs varam atrast atlaides. Procentuāli dažādas, bet jā, arī šādas te iespaidīgas cenu atšķirības. Un kā tad klubs strādā? Klubs strādā pēc uzaicinājuma sistēmas. Tātad tas līdzīgi, pieņemsim, arī sistēma šeit ir abonēšanas, līdzīgi kā, pieņemsim, Netflixā. Mēs abonējam platformu Netflix, mēs skatāmies filmas, ja mums ir pieeja šai platformai. Arī šeit ir abonēšanas sistēma, klubs tātad piedāvā iespēju saņemt šīs kolosālās atlaides un iespējas. Kāpēc šī cena ir tik pieejama, tik konkurētspējīga? Tātad skatāmies, kā tas ir standartā veidojās. Ir vairumtirdzniecības cena viesnīcām un tātad arī Bookings vai Expedia, viņi ņem šīs vairumtirdzniecības cenas, viņi uzliek savu uzcenojumu, jo vajadzīgs gan darba algas, gan reklāma. Ļoti daudz mēs zinām, reklāmā tiek izlietots, jo mēs visi zinām Bookingu, viņi ļoti ir pacentušies ar reklāmu, kā arī tātad viņu uzcenojums, viņu peļņa, un līdz ar to mēs par to visu arī maksājam. Bet mēs varam arī par to nemaksāt, pievienojoties šim ekskluzīviem klubam. Tātad arī Travel Advantage ņem no vairuma tirgotājiem šīs te cenas, uzliek nelielu uzcenojumu, jo, protams, jā, nodokļi ir jāsamaksā oficiāli, viss notiek, bet cena ir absolūti pieejama, ekonomiska un konkrēti spējīga, jo netiek tātad tērēts uz šīm te citiem izdevumiem. Tātad, kādas ir ekskluzīvās kluba priekšrocības? Par katru lietu pirkumu, ko mēs veicam platformā, mums nāk cashbacks atpakaļ. Gan par ceļojumiem, gan par avio biļešu iegādi. Vienalga, ko mēs arī tur izdomājam iegādāties, mēs saņemam cashbacku. Lojalitātes punkti, par tiem arī vairāk pastāstīšu, kas tie tādi. Tad, kā jau minēju, Life Experience, tie ir šie ceļojumi, speciāli izstrādāti kompānijas, un mēs varam vēl savam, kā teikt, kā kluba biedrs, vēl pievienot līdzi 4 ceļotājus. Tad kopā mēs varam būt 5. Kompānijai ir visi nepieciešamie certifikāti, lai oficiāli strādātu. Mums liels prieks ir par Trustpilot, arī atsauksmēm, ko reāli dzīvi cilvēki atstāja pārbaudāmas atsauksmes. Un mēs redzam, ka mūsu platforma ir novērtēta ar 4,8 ballēm, kā izcilu pakalpojumu piedāvātāju. Un tas ir arī pateicoties tam, ka mums ir 24/7 klientu atbalsts, ļoti atsaucīgs un ātri risina, ja ir kādi jautājumi, tad ļoti labi un ātri izpalīdz. Salīdzinot ar Booking, jā, nu tur var pastīties Trustpilotā, tur nav labi vērtējumi viņiem. Par tātad Life Experience, kas tas tāds pastāstīšu, un arī nedaudz tātad ieskicēšu par šiem lojalitātes punktiem. Kā jau minēju, mums ir šī abonēšanas sistēma, līdz ar to katru mēnesi maksājot abonementu, mēs saņemam atpakaļ no kompānijas lojalitātes punktus. Kompānija ir lojāla mums, ja mēs esam lojāli kompānijai. Un mēs šos lojalitātes punktus izmantojam platformā, mūsu ceļojumiem. Tātad šeit varam pastīties, ir bijis piedāvājums uz Puketu, Taizemē. Jūlijā tas bija un 5 zvaigžņu viesnīca, un mēs varējām šo Life Experience pasākumu, tā kā viesnīcu, ar all inclusive, tas nozīmē ēdināšana iekļauta, kolosāls skaista viesnīca baseini. Mēs varējām šo numuriņu dabūt, tātad tas ir uz 5 dienām,
par $399 no personas. Manuprāt, kolosāla cena piedzvaigžņu viesnīcē. Bet tas nav viss. Mēs varam izmantot savus lojalitātes punktus, tos norakstīt. Jā, varbūt Ieva varētu izslēgt skaņu, ja tas būtu iespējams. Tas mazliet traucē fonā. Paldies! Ieva, jā. Viņa mums Jā. raksta, ka viņa mūs neredz, bet viņa laikam tas jau nav no mums atkarīgs. Es saprotu, ka viņa kaut ko Nē, nevar jo es uzspiest. tā kā jā, rādu ekrānu. Vajadzētu būt, ka ekrāns Jā, ir jā, redzams viņa mans. man raksta. Nē, nu viņa pati kaut ko laikam. Kaut kas viņai Mhm. nespiežoties. Labi, nu mums ieraksta būs, varēsim padalīties. Tātad, kā jūs šeit redzat, tātad mēs varam izmantot šos lojalitātes punktus, un tad šī te viesnīca mums ir pilnībā bez maksas. Vienkārši kolosāli. Esot klubā, mums ir šādi arī iespēja. Vēl varianti arī, piemēram, Life Experience Malagā. Novembrī tagad tūliņ arī būs. Arī All Inclusive viesnīca. Te ir 4 dienas, $449 no personas, un mēs varam izmantot 250 lojalitātes punktus. Tātad atliek piemaksāt tikai $199, un mums ir 5 zvaigžņu viesnīca, All Inclusive, tas ir brokastu pusdienas vakariņas, skaisti baseini, palmas, silts, jauks laiks, kolosāli, ko izbaudīt. Šarmelšeiha 7 dienas, 6 naktis aprīlī, arī all inclusive, kāda, paskatieties, kas pa bildēm, kāda tur ir viesnīca, vienkārši šika, un arī bērniem, kur šīs te, kur šļūkt trubas un viss vienkārši uz izcilu klasi, tātad 5 zvaigžņu viesnīca, $849 no personas. Jūs jau zināt, cik, kādas ir cenas Ēģiptē, un, ja gribās tiešām labu viesnīcu, nu, tādas 3 zvaigžņu var ap 1000 dabūt, cik es zinu, bet 5 zvaigžņu šādā cenā tas ir vienkārši kolosāli. Bet mēs vēl varam izmantot savus lojalitātes punktus, 450 norakstīt, un tad mums šī viesnīca būs tikai $399 no personas. Man liekas, vienkārši izcili. Grieķijā 395 no personas arī var izmantot 250 lojalitātes punktus. Tātad tas būtu, tā, nemāku ātri rēķināt. 145. Vai ne? Jā, kolosāli. Tā. Vēl par šiem lojalitātes punktiem. Mums ir iespēja viņus tērēt uzreiz, kā mēs ienākam klubā, vai mēs varam viņus arī sakrāt, un gada laikā sakrājot, mēs varam viņus 100% izmantot kādā no šiem life experienceiem. Šie piedāvājumi ir ļoti plaši, es jums vēlāk arī parādīšu pašā mūsu platformā, cik daudz ir šie galamērķi. Un tad ir tā, ka, jā, ka nevis kaut kādu daļu tikai mēs norakstām šos lojalitātes punktus, bet varam 100% izmantot, un vairs tas būs nevis uz vienu cilvēku, bet uz visu istabiņu. Tas nozīmē, mēs varam braukt ar visu ģimeni, paņemt vīru, bērnus līdzi, vai mammu, vai tēti, vai nu, ko gribās, vai draudzenes. Tātad ir iepirkšanās mols, kur ir outlet cenas, 3 miljonu preču, 1500 brendi. Tad tiešām ir ļoti ekskluzīvas preces par ļoti pieejamām cenām. Te būs piemērs, te ir gan vīriešiem, sievietēm, bērniem, gan apģērbi, apavu aksesuāri, arī elektronika, luksus preces. Šeit arī var redzēt gan smāžas pulksteņi un saules brilles. Pieņemsim Lacoste saules brillēm. Ja viņas tur 150 vai 149 maksā, ja, oriģināli, tad šeit mēs platformā pie $55 varam iegūt kolosāls Ziemassvētku dāvanas par kolosālām cenām, un cilvēki brīnīsies par tādām brenda lietām, bet mēs būsim iekonomējuši un par saprātīgām naudiņām dabūjuši šādus skaistumus. Vēl mākslīgais intelekts, revolūcija ceļojuma industrijā. Un tad šis mākslīgais intelekts mums palīdz gan ceļot, saplānot mūsu ceļojumus, gan mēs arī izmantojam, arī strādājot. Mums ir šī te
izmantojam inovatīvās tehnoloģijas, lai arī darbotos un pelnītu. Tā. Tātad, kā par šiem lojalitātes punktiem pastāstīšu, kā tas viss veidojās, kā varam iestāties ceļojuma klubā, kā varam sākt vai nu ceļot, ja vēlamies, vai arī saprotu, ka lielāko daļu mēs šeit esam tās meitenes, kuras grib arī strādāt un pelnīt. Tā kā iespēja iestāties šajā platformā ir divos veidos - ar karti Elite vai ar karti Elite Turbo. Tātad vienreizēja iestāšanās maksa ir $339 vai $589, kā jūs redzat tabliņā. Ja? Tātad no šīs te summas, pieņemsim, ja mēs nākam ar karti, no šīs te summas vai tā atpakaļ, mēs uzreiz saņemam no kompānijas 120 lojalitātes punktus. Tas ir 120 lojalitātes punkti ir vienāds ar $120. Un tad pēc tam katru mēnesi mēs maksājam $120, nu, tas ir aptuveni €100, kas tātad atkal tiek pārvērsti lojalitātes punktos, kurus mēs izmantojam platformā. Ja pieņemsim, mēs maksājam, piemēram, es par Zoom maksāju abonēšanas maksu un es to Zoom neizmantoju, man tā nauda, nu, tā kā neviens man apakaļ viņu nedod, ja? Vai Netflix es abonēju katru mēnesi, bet man nav laika filmas skatīties, ja? Tad tā nauda tur pazūd. Šeit mana iemaksātā abonēšanas maksa nekur nepazūd, viņa krājās, ja es viņu neiztērēju. Un reku gadu laikā es varu sakrāt 1440 lojalitātes punktus un izmantot, kā jau minēju, vienam lielam skaistam ceļojumam kopā ar savu ģimeni. Vai ja es saprotu, ka šo te modeli, kas ir izdevīgāks, es izstāstīšu, kāpēc. Tātad es varu piemaksāt starpību vai uzreiz ienākt ar $589, bet kompānija no šīs summas man uzreiz atgriež 490 lojalitātes punktus. Tātad šeit tā starpība ir mazāka, kas tā kā tiek aiziet kompānijai par šīs platformas nodrošināšanu. Tātad es uzreiz saņemu 490 lojalitātes punktus, kurus es uzreiz varu tērēt saviem ceļojumiem vai pirkumiem platformā. Un es tāpat pēc tam katru mēnesi maksāju abonēšanas maksu $120, bet kompānija man atgriež atpakaļ 240 lojalitātes punktus. Tātad divreiz vairāk. Patiesībā es sanāk, ka sanāk vēl divreiz lētāk varu ceļot un varu, kā teikt, izmantot šīs platformas priekšrocības par vēl lielākām atlaidēm. Un, ja es krāju, ja es uzreiz man nav iespēja ceļot, es gada laikā varu sakrāt 3130 lojalitātes punktus un aizbraukt tiešām kādā absolūti ekskluzīvā ceļojumā. Bet, man pašai ir, es jau esmu pārgājis uz Elite Turbo paku, jo man patīk ceļot, es jau arī esmu pasūtījusi savus ceļojumus, un tā kā tik daudz es viņus nesakrāšu līdz gada beigām, bet jau izmantoju, jo, kā teikt, aktīviem ceļotājiem es noteikti iesaku šo te variantu. Un ir viens sapnis ceļot, bet ir divi ceļi. Mēs varam būt vienkārši kluba dalībnieki, ceļot divreiz lētāk vai divreiz biežāk, nekā mēs esam to ieraduši. Vai varbūt, ka mūsu sapnis ir ne tikai ceļot, bet arī to darīt pirmkārt bez maksas un arī pelnīt. Tātad, kurš variants tā kā jums vairāk ir saistošs? Mēs droši var teikt, runāt. Man laikam šeit tad mājās arī jāpabūna. Jā, mums arī, protams, labi, ka varētu būt ambasadors, jā, un jā, ceļot bez protams, maksas, jo jā, bet mājām tieši tā, tieši tā, jo ne visi var brīvi ceļot jebkurā brīdī un kad ienāk prātā, jā, kādam arī mums ir komandā ir māmiņas ar jaundzimušiem un maziem bērniem, jā, un vai ir jāpaugās bērniem, vai varbūt ir cita situācija, kad ceļojumi nav tik bieži iespējami. Tā kā mēs varam tikmēr arī strādāt šeit un pelnīt, kā teikt, savam lielajam ceļojumam un bezmaksas.
Tātad pastāstīšu, kā tas izskatās. Kā jau minēju, vēl pirms es par to stratēģiju pastāstu, atgādinu to, ka mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģijas, lai arī, kā teikt, pastāstītu par šo iespēju. Un mēs arī apmācam mūsu komandā cilvēkus, kā to darīt. Mums ir atbalsts, mums ir apmācības, un, kā teikt, var rēķināties ar mūsu palīdzību. Tātad pasaulē ir ļoti daudz cilvēku, kur sapņo par ceļošanu. Kā mēs redzam, lidostas ir pilnas ar cilvēkiem, kas arī tagad ziemas mēnešos īpaši ar latviešu meklē iespēju dabūt vairāk saulīti, un tie nav tikai latvieši, tie arī visi citi. Un tātad, kāda ir iespēja? Tātad, pirmais solis, es ienāku šajā kompānijā, un, lai es varētu sākt pelnīt, mans uzdevums ir uzaicināt 2 vai 3 cilvēkus. Tie var būt, protams, mēs varam strādāt pēc klasiskajām metodēm, uzaicināt arī savu tuvos un pazīstamos, jo tas arī tie, kas ātrāk arī mums atsaucās, jo mums ir labi draugi, kuri arī saka, jā, es arī gribu ceļot kopā ar tevi. Tātad mēs pieaicinām šādus te cilvēkus. Tātad mums vajadzīgs vai nu 2 mūsējie, kur viens uzaicina vēl 3, vai mēs paši uzaicinām 3 cilvēkus. Un kas notiek? Par šiem 3 cilvēkiem mums kompānija uzreiz maksā pasīvo ienākumu katru dienu $4. Es pareizi saku, ja 4 nesajuk. Es tagad rēķinu galvā. Tātad mēneša laikā tie būs $120 pasīvais ienākums, kas kā reiz nosedz mūsu abonēšanas maksu. Tātad mēs jau saņemsim mūsu lojalitātes punktus bez maksas. Tātad šeit arī parādās tas, ka mēs jau varēsim ceļot bez maksas, jo mums kompānija nosaka šo abonēšanas maksu. Bet tas nav viss. Par katru uzaicināto cilvēku, atkarībā ar kuru no kartēm viņš ienāk, mēs varam saņemt uzaicinājumu bonusu. Vai nu 40 vai tā. 80. Jā, vai $80. Jā, tieši tā. Tātad, ja viņi te ir sarēķināta lielākā iespēja, tātad, ja viņi ir ienākuši ar Eli Turbo, tātad 3 reiz 80, 240. Tātad tas ir uzaicinājuma bonus, ko mēs jau kā reālu naudu varam saņemt no kompānijas. Kompānijai arī ir sava karte, uz kuras tātad var uzskaitīt šo naudiņu, un šī karte ir izmantojama jebkurā veiklā arī Latvijā. Mēs viņu varam izmantot arī šo naudiņu mēs varam izmantot platformā, ceļojumiem vai vienkārši savām ikdienas vajadzībām. Mums arī ir šeit Latvijā cilvēkiem, jau kuriem ir šī karte un ir pārbaudīts visus veikalos, Latvijas veikalos strādāt, tā kā ir iztestēts. Un vēl ir iespējams saņemt Faster bonusu, jeb, ja tu esi iestājoties klubā ļoti aktīva un 3 nedēļu laikā piesaisti katru nedēļu 2 cilvēkus, tu vari papildus nopelnīt tātad 150 reiz 3, jā, pat te būs tā kā, nu jā, tas ir pirmais solis, jā, ja pirmajā nedēļā tu piesaisti 2 cilvēkus, tie ir $150 Faster bonus. Tātad mēs ar šiem 3 cilvēkiem jau mēs nokļūstam savā pirmajā līmenī, Ambassador Silver, un saņemam ienākumu $390. Kas notiek tālāk? Mūsu draugi arī nāk, redz, iepazīstās, saprot, ka es arī gribu ceļot bez maksas. Es arī negribu katru mēnesi vairs maksāt tos $120. Man gribās pavelti. Un viņi arī uzaicina savus 3 draugus. Kas notiek? Tātad mums ir plus $300 pasīvais ienākums, tie bija $10 dienā. Tātad mums tiek nosakta mūsu abonēšanas maksa, un mums paliek pār $180 tīrā nauda. Tātad katru mēnesi jau pasīvais ienākums. Plus mēs saņemam komandas bonusu $60. Ja mēs arī paši vēl piesaistam cilvēkus, tad ne tikai komanda, tad, protams, tur nāk arī uzaicinājuma bonus. Bet šajā gadījumā tad mēs varam nokļūt uz nākamo līmeni un saņemt jau $240. Nākamā
Trešā stratēģija, nākamais solis. Arī mūsu draugi strādā pēc tādas pašas sistēmas. Mēs saņemam $450 pasīvais ienākums. Tie ir $12 dienā. Katru dienu mēs saņemam. Mūsu abonēšanas maksa ir nosakta. Mūsu tīrais ienākums ir 330, pasīvais ienākums katru mēnesi. Mums ir 240 komandas bonus dolāros, un vēl šajā te līmenī ir iespējams saņemt pātrinājumu bonus. Tagad viss sīkumos varbūt neizstāstīšu, jo informācijas daudz. Mēs te varam atsevišķi uztaisīt, kā teikt, atsevišķu Zoom sanāksmi par to, par visiem šiem bonus veidiem, jo viņi ir kopā 9 dažādi. Un kā katrs darbojas un kā viņi dabūt, par to var visam sīk un smalki izstāstīt. Bet tātad šeit jau mēs redzam šīs summas, ko mēs varam saņemt. Tātad nākamais līmenis plus $2,970 jau. Tā kā peļņas iespēja ir atkarīga no jūsu ambīcijām, no jūsu uzstādītiem mērķiem, no jūsu vēlmēm. Tātad, kā jau minēju, 9 atlīdzības bonus veidi, arī dažādas vērtīgas dāvanas, sākot no ceļojumiem, dārgiem pulksteņiem un pat nekustamiem īpašumiem. Kompānija ir ļoti dāsna un atalgo aktīvus tos, kas aktīvi darbojas. Tātad, kļūstot par partneri, mēs saņemam gatavu biznesu. Mums ir back of office, tātad vieta, kur mēs redzam, kas notiek ar mūsu komandu, kādā līmenī mēs esam, apmācību, pasākumu, kāda ir, visa informācija mums ir pieejama. Angļu valodā, krievu valodā, kādā jums ir ērtāk vai kādā citā valodā. Mums ir apmācība akadēmija. Mums apmācības ir gan angļu, gan krievu, gan arī latviešu valodā. Mums ir online un offline treniņi. Kā teikt, jūs neesat vieni šeit, mēs esam komanda, mēs esam kopā, viens otru atbalstam, palīdzam, dalamies ar zināšanām. Redziet arī šī te Visa vai Mastercard maksājuma sistēma, kas strādā Latvijā arī. Pārdošanas piltuvs. Jā, mēs mācāmies, mēs mācam, mēs rādam, kā mēs veidojam šo biznesu. Mums nav jāizmanto vecās metodas, protams, arī tās mēs varam izmantot, tās papildus, bet arī šīs jaunās mēs izmantojam un piesaistam jau interesētus klientus, kam interesē gan ceļošana, gan arī pelnīšana. Un vēl kas ir labais šajā visā, ceļojumi tirgo paši sevi, jo tas ir tāds produkts, pakalpojums, kas ir interesants ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem. Un mums ir arī mobīla aplikācija, kā teikt, tūra operators mūsu kabatā, katreiz par rīcībai. Tātad, kā jau minēju, par katru jaunu klientu mēs saņemam vai nu 40 vai $80. Tad, jā, minēju ātrā starta bonus, tātad 6 jaunu klienti 21 dienas laikā, kopā var nopelnīt jau $450 pirmajā mēnesī, plus vēl tos savus piesaistītos. Tā kā, man liekas, pirmajā mēnesī aktīvi strādājot, tur jau gandrīz pie 1000 var nopelnīt. Tad iespējas un izaugsmes ir plašas daudz. Saku, to varam sīkāk stāstīt, ja ir interesi, ja tas ir kaut kas, kas jūs ir uzrunājis. Izvēlamies, kas ir tas mūsu mērķis, kādus ienākumus mēs sev gribam, kas ir tas dzīves līmenis, uz kur mēs tiecamies, un attiecīgi tad skatāmies, kas ir tas sasniedzamais rezultāts. Jā, un tā. Jā, mums ir gan šie pātrinājumi bonus, automašīnas bonus, prezidenta bonus, vienreizējais bonus par statusu sasniegšanu. Saka, 9 dažādi atalgojuma veidi no kompānijas. Tā kā ir tikai jautājums palicis, vai tas ir tas, kas jums saista un interesē, un vai tas ir tas, kas jūs uzrunā un ko jūs gribētu darīt. Vai arī es gatavu šobrīd atbildēt uz jūsu jautājumiem, jo es pieļauju, informācija ir tik daudz, kad ir kādas varbūt neskaidrības, tā kā droši jautājiet.